Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs 8. nedēļas lasījums. Sekojiet Jēzum! Trešdiena. Jēzus tevi redz. No Jēzum bija 3 sekotāji – Andrejs, Jānis un Sīmonis Pēters. Būs arī citi sekotāji, bet pagaidām viņi to vēl nezināja. Ar Dievu prieku sirdī Jēzus devās uz Galileju. Tur viņš atrada vīru vārdā Filips. Seko man, Jēzus viņam smēdot teica, Jāņa 1,43. Filips pamāja ar galvu, tā sakot, jā. Kad kļūsti par Jēzus sekotāju, to nav iespējams paturēt noslēpumā. Filips steidzās to pastāstīt savam labākajam draugam Natanēlam. Klusā vietā, vīģes koka ēnā, sēdēja Natanēls. Viņš klusi lūdza Dievu. Pēkšņi parādījās Filips. Viņš Natanēlam aizrautīgi paskaidroja, ka ir atradis apsolīto Mesiju, Jēzu no Nāceretes. Bet Natanēls nebija tik pārliecināts. Nāc un redzi, Filips sajūsmā mirdzošām acīm aicināja Jāņa 1,46. Natanēls sekoja Filipam pie Jēzus. Tiklīdz Jēzus ieraudzīja Natanēlu, viņš pasmaidīja. Redzi, patiesi izrēlietis, kurā nav viltības, Jēzus teica Jāņa 1,47. Natanēls bija ļoti pārsteigts. Viņš taču nekad iepriekš nebija saticis Jēzu. Kā tu mani pazīsti, viņš jautāja. Pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Jēzus atbildēja Jāņa 1,48. Nu, Natanēls bija vēl vairāk pārsteigts. Jēzus zināja visu par viņu lūgšanām zem vīģes koka. Viņam jābūt Mesijam. Ko Natanēls teica tālāk? Izlasīsim Jāņa 1,49. Natanēls atbildēja viņam, Rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izrēla ķēniņš. Filips un Natanēls bija pievienojušies Jēzus sekotāju grupai. Ja mēs studēsim Bībeli un lūgsim, Dievs mums mācīs savu patiesību un parādīs, kā viņam sekot. Mani interesē. Kā tu domā, ko Jēzus zina par tevi tādu, ko iespējams nezina pat tavi vecāki? Vai esi kādreiz kādam stāstījis par Jēzu? Ko viņš teica? Šodien lociņā dari, tev ir kāds uzdevums. Ja tas ir iespējams un vecāki to atļauj, atrodi kādu klusu vietu zem ēnaina koka, kā to darīja Natanēls, un tur mācies savu atmiņas pantu un pielūdz Dievu. Bet tagad dziedāsim kopā Jāņa 10,27.
Laiks lūgšanai. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu mani pazīsti un vēlies, lai es Tev sekotu. Paldies, ka es varu arī Tevi labāk iepazīt un censties līdzināties Taviem sekotājiem. Paldies, ka arī mēs, kā avis, pazīstam Tavu balsi un droši Tev sekojam. Par to es pateicos Tavā vārdā. Āmen.